Tātad šodien mēs esam tikušies, lai pārunātu aktuālāko par uzņēmumu ienākumu nodokli, gan par jaunākiem grozījumiem, gan par deklarācijas sagatavošanu. Tad iziesim cauri deklarācijai. Dos iespēju izvēlēties piemērot 15% uzņēmumu ienākumu nodokli dividendžu sadalas brīdī, vienlaikus piemērojot arī 6% iedzīvotāju ienākumu nodokli dividendžu ienākumam. Šeit gan uzreiz ir jāsaka, ka šo alternatīvo modeli varēs izvēlēties tikai tie uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātāji, tie uzņēmumi, kuru īpašnieki ir tikai fiziskās personas. Nomaksājot uzņēmumu ienākumu nodokli, mēs jau esam pārsnieguši to proporciju, kas bija no 2016. gadā. Tad šī nodokļu iekasēšana veicās ļoti labi, un to apliecina arī Finanšu ministrija, kad šobrīd nav plānotas izmaiņas peļņas apgrozījuma vai cita bāzes lieluma samazinājums, kuru nodokļu maksātājs veids pēc savas iniciatīvas vai dalībnieku rīkojumu. Un savukārt ministra kabineta noteikumi, kas paskaidro šo te uzņēmumu ienākumu nodokļu likumu piemērošanu, pasaka, kad pie šiem izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, mēs pieskaitam arī preču vai krājumu zudumus. Ne tikai šīs te korupcijas mēs iekļaujam nodokļu deklarācijā, bet uzņēmuma ienākumu nodokļu deklarācija ir paredzēts arī informatīvās rindas 651 un 652, kur jānorāda kopējais darījuma apjoms starp saistītām personām. Kad nodokļu konvencija nosaka mazākas šīs te piemērojamās nodokļu likmes nekā to nosaka mūsu uzņēmuma ienākumu nodokļu likums, bet, lai piemērotu konvenciju, tad mums ir jābūt rezidents apliecībai un jābūt ir lielākajā daļā gadījumos mums ir jābūt atļaujai no vida, neieturēt šo te nodokli. Ja?